Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē, Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Marokā spēcīga zemestrīce piektdien sagrāva daudzas ēkas. Apzināto bojāgājušo skaits nu jau pārsniedzis 2100, bet 2421 cilvēks guvis ievainojumus. Diemžēl glābēji nevar sasniegt visas zemestrīcē cietušās apdzīvotās vietas, jo kalnu ceļus bloķē nogruvumi. Iepriekšējā spēcīgā zemestrīce Marokā pieredzēta 2004. gadā, kad dzīvību zaudēja vairāk nekā 600 cilvēku. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo par kārtējo Krievijas aviācijas un raķešu triecienu Ukrainai naktī uz pirmdienu. Ziņojumā norādīts, ka ienaidnieks veicis 5 raķešu un 87 aviācijas triecienus, kā arī 44 apšaudes no daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām gan pa mērķiem Ukrainas bruņoto spēku pozīcijās, gan pa civilajiem objektiem. No 33 pielietotajiem triecienu droniem Shahed 26 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs prognozē, ka Krievijā tuvākajā laikā sāksies jauna mobilizācija, lai kompensētu dzīvā spēka zaudējumus, un uz fronti var tikt nosūtīti līdz 700 000 mobilizēto. Paredzams, ka masveida mobilizācija notiks arī okupētajās Ukrainas teritorijās. Krievijas pilsoņiem iebraucot Eiropas Savienībā var tikt konfiscētas viņu personīgās automašīnas, kā arī citas lietas, piemēram, viedtālruņi un kleipdatori. Saskaņā ar Krievijas importa embargo noteikumiem Eiropas Savienībā nedrīkst ievest preces, kas rada būtiskus ienākumus Krievijai. Šā iemesla dēļ juristi apgalvoja, ka vietējās iestādes nepareizi interpretē muitas likumu, taču Eiropas komisijas nostāja šajā jautājumā nebija skaidra. Tagad Eiropas komisija sniegusi savu atbildi. Nav svarīgi, kā, kādiem mērķiem un uz cik ilgu laiku tiek ievest automašīna ar Krievijas numuru zīmēm, tas vienalga ir aizliegts. Arī kosmētika, čemodāni, portatīvie datori un mobilie telefoni ir minēti regulas pielikumā, un uz konkrētu jautājumu par iespēju ievest ne tikai automašīnas, bet arī personīgās mantas Eiropas komisija atbildēja noraidoši. Tajā ir arī citas pozīcijas – ādas un kažokādu izstrādājumi, pusdārgakmeņi un dārgakmeņi, toaletes papīrs, šampūni, zobu pastas, piekabes un puspiekabes preču pārvadāšanai, jahtas un fotokameras. Lietuvas iekšlietu viceministrs Arnolds Abramovičs šodien paziņoja, ka Lietuva uz Latviju nosūtīs 20 robežsargus, lai palīdzētu saistībā ar rekordlielo nelegālo migrantu plūsmu. Svētdien Latvijas robežsargi atklāja 256 mēģinājumus nelegāli šķērsot valsts robežu, un tas ir visu laiku lielākais diennakts laikā atklāto robežu pārkāpēju skaits. Jaunā vienotība Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie šonedēļ turpina konsultācijas par jaunās valdības izveidi. Neoficiāli izskanējis, ka partiju vienošanās paredzot, ka no 16 amatiem, kas pieejami sadalē, 8 pienāksies jaunajai vienotībai, 5 zaļzemniekiem, bet 3 progresīvajiem. Jēkabpils novada Aknīstes pagastā kāds Volvo markas automašīnas vadītājs iespējams vadīja auto ierēbis. Policijas amatpersonu prasībai apstāties viņš nepakļāvās un uzsāka bēgšanu, un pakaļdzīšanās laikā gan pārkāpēja, gan policijas automašīnas iebrauca grāvī. Šogad pēdējā Reizeknes peldvietu ūdens pārbaudē 30. augustā konstatēts, ka Reizeknes upē Stacijas ielas tilta rajonā un Dzirnavu ielas rajonā ir pārsniegta mikrobioloģisko jeb cilvēka veselībai kaitīgo mikroorganismu piesārņojuma norma. Līdz ar to Reizeknes upē peldēties ir aizliegts. Daugavpils teātrī pēc mēneša, 6. oktobrī, gaidāma Ukrainas dramaturga Alekseja Kuraļeha Lugas Pamiers iestudējuma pirmizrāde. Luga Pamiers tapa 2017. gadā, un Kuraļehu, dramaturgu no Doņetskas, šīs lugas uzrakstīšanai iedvesmoja reāli notikumi, kad 2014. gadā Pamiera laikā abu karojošo pušu karavīri remontēja karadarbības rezultātā bojātos māju jumtus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina laikus sagatavoties apkures sezonai, iztīrot dūmvadus. Tā kā nevērīgas attieksmes dēļ nereti izceļas postoši ugunsgrēki, kas mēdz beigties arī ar letālām sekām, iedzīvotāji tiek aicināti parūpēties par drošību, iztīrot sodrējus no ēku dūmvadiem, kā arī veicot nepieciešamās apkures ierīču apkopes. Ugunsdzēsēji glābēji, dodoties uz izsaukumiem, nereti sastopas ar situācijām, kad apkures sistēma tiek nepareizi eksploatēta, piemēram, pārkurināta krāsnes, nepareizi izbūvēts dūmvads, pārāk ātri aizvērts aizbīdnis vai apkuras ierīce netiek izmantot atbilstoši noteiktajām prasībām. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, projekta Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē ietvaros. Šo ziņu izlaidumu finansē Mediju atbalsta fonds. Radio